viņš aicina lūkoties plašāk Baltijas valstu kontekstā. Mēs tikko bijām arī tādā pieredzes apmaiņas braucienā uz Igauniju, tur pa Somlīču ostām, tur kaut kāds 5-6 ostas tur apciemojām. Un tad varēja salīdzināt to, kā mums te Kuivižos ir attīstījies. Tā kā te ir diezgan ideāli gājis uz priekšu, ja nebūtu varbūt kaut kādas sīgas domstarpības, būtu vēl vairāk paveikts, bet, teiksim, te gan privāti uzņēmēji, tas ir Sijā baņas ražošana, tur atkal BGS, ja tas jau Kuivižu osta, laikam saucās uzņēmums, ar šo te atpūtas kompleksu, un tad šo te piestātam konkrēti caur pašvaldību. Ar pašvaldības finansējumu sākotnēji tika būvēts, un tad tajā krastā ar ostas pārvaldes palīdzību bija tik ostas piestāta un uztaisīta. Tā kā, tā visapkārt tiek aptverts šī teritorija un sakārtot. Biedrība Kuivižu zvejnieku apvienība, kurā darbojas tādi aktīvi kuivižu zvejnieki kā Jānis Krūmiņš, Visvaldis Šrenks, Kārlis Kleins un citi, projekta ietvaros izveidojuši asfaltētu auto stāvlaukumu pie Sijā baņķis Krišupītes krastā. Pavisam nesen Kuivižu zvejnieku biedrība ir iesniegusi un Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumā investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās apstiprināts projekts par dīzeļiekrāvēja iegādi un zvejas aprīkojuma uzglabāšanas angāra būvi, kas taps vietā, kur kādreiz atradās zivju karstās kūpināšanas cehs ar saimniecīgām kūpināšanas krāsnīm. Iepriekš minēju par to kolektīvo integrēto projektu, tagad tas ir pāraudzes biedrības statusā. Ir jāorganizē un jādibina biedrības, lai varētu startēt tagad šajos projektos, kolektīvajos, un šādas tādas koplietas izdarīt. Un tad viens no tiem bija, tur ir tā, ka mēs esam apvienojušies arī vairāki uzņēmumi zvejniecības, kādi 5 liekas. Jā. Tas pats Šrenks, tas pats Krūmeņānis, Skujāndrs, vēl Rakūzaus, ar savu upes zveju, par cik viņi arī jūrā šādi tīkli uzmēt. Un tad faktiski ir tā, ka katram ir sava vajadzība no šiem uzņēmumiem. Un tad caur šo te biedrību mēs varam tās vajadzības mēģināt atrisināt. Un tad šis te laukums bija tas, kas bija nepieciešams baņķim pie ražotnes, kur var apstāties un arī kur ir viss notekūdeņu savākšana un attīrīšana, lai kanālā tīri ūdeņi ietecēt. Tas tika arī no dabas aizsardzības viedokļa atrisināts. Un vēl te mums padomā ir tāds zvejasrīka angārs, kas ir apstiprināts. Viņš tepatās taps šobrīd, tur ir saskaņošanas un projektēšanas darbi. Atbalsts ir 90% un tāds pievilcīgs tas pasākums ir. Zvejniecības un zivju apstrādes turpināšanās Krišupītes krastos ir drošs Eiropas Savienības Zivsaimniecības fonda ieguldījums nākotnē. Ir atjaunota osta, zivju šķirotavā un saldētavā tiek nodarbināti vairāki 10 vietējo iedzīvotāju, uzplaucis jahtu turisms, Kuivižu jahtklubā tiek apmācīti jaunie burātāji, savukārt viesnīca un kempings Kapteiņu osta jau zināmi tālu aiz Latvijas robežām. Te tiek nodrošināta paudžu pārmantojamība, seno zvejniecības arodu atzīšana, jo piesaistīt jaunos jūras lietām mūsdienās nav nemaz tik vienkārši. Tas tirgus jau mainās. Sākumā bija doma, ka varbūt iztiksim arī bez saviem kuģiem, ka pietiks ar saldētavu, iepirks un saldēs, bet sanāca tā, ka visi zvejnieki praktiski uztaisīja saldētavu, gan zvejnieku ciemu, gan tur Liepāja Ventspils, gan Roja. Un visi tika apgādās sevi, un mēs jau tad paliktu bez darba, faktiski. Tad nācās kuģiem piesaistīties nopietni. Grūti jau teikt, kas varētu būt nākotnē, jo to visu tirgus situācija diktē, kā rīkoties.